Turpināsim tālāk. Apskatīsim nodaļu, Iesejas grāmatā 8. nodaļu, 14. un 15. pantu. Tad viņš būs svētums, un tai pašā laikā viņš būs par apgrēcības akmeni un par piedaudzības klinti abiem Izraēla namiem, par valgu un par slazdu Ježuzalemes iedzīvotājiem, tā ka daudz no viņiem paklups un pakritīs un sabruks pavisam, sapīsies, apjuks savā rīcībā un kļūs pagāni. Es gribu, lai jūs to pasvītrotu, jo šeit mums ir darīšana ar diviem namiem. Abi ir Izraēla nami. Vienu sauc par Izraēlu ziemeļcilti, kuru mēs zinām kā Efraim, un dienvidu cilti, ko mēs zinām par Jūdu. Tagad skatieties, viņš saka, ka tas ir apvainojumi akmens abiem. Viņš būs apvainojumi klīns gan Izraēla namam, gan ziemeļciltī, gan dienvidciltī. Tātad, ja viņš būs aizvainojuma akmeni abiem namiem, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi abi kļūs akli, viņi nesapratīs. Un daudz no viņiem paklups un kritīs un tiks salauzt un tiks sagūstīti. Sasieniet liecību, apzīmogiet likumu starp maniem mācekļiem. Baznīcai ir palicis apslēpts kaut kas pravietisks, ka šī lieta bija sasieta. Šī liecība bija jāsaista, tā bija jāsaista un jāapzīmogo. Likums bija jāaizīmogots. Apzīmogojiet likumu starp mācekļiem. Šis ir likums, kas tika dots no Dieva, lai tas būtu zināms, ka tas notiks. Kāpēc Dievs gribēja, lai tas zinātu, ka tas notiks? Jo galu galā Dievs sāka viņus vilkt atpakaļ. Kā mēs redzam, notiekam šajā beigu laikā, kurā mēs dzīvojam šodien. Un tieši tas notiek šodien. Dievs viņus velk atpakaļ. Bet tas, uz ko viņi cerēja, ir tas, ka būs daži, kas pieņem Jēzu kā svētnīcu un nāks pie viņa un varēs saņemt un saprast šo likumu, ko viņš bija radījis, ko viņš bija devis, vai ko viņš bija saņēmis. Ir teikts 17. pantā, es gaidīšu uz to kungu, kas slēpj savu vaigu no Jēkaba nama, un es viņu meklēšu. Vai tu saproti, kas notiek? Viņš saka, es viņu meklēšu. Lūk, es un mani bērni, ko tas kungs man ir devis, esam par zīmēm un brīnumiem Izrēlā no tā kunga Dieva, kas mājo Cijānas kalnā. Tāpēc šajā 8. nodaļā mums ir jāsaprot, ka ir divi nami, ar kuriem Dievs tiks galā. Ne tikai tajā laikā, bet arī beigu laikā, kurā mēs atrodamies tagad. Un mēs pāriesim 1. Mūzes 48. nodaļu un redzēsim, vai mēs nevaram kaut ko notīrīt, vai sāksim ar 15. pantu. Tad pie viņa atnāca Jēkabs, Izraēla un viņa dēla Jāzeps. Un viņš svētīja Jāzepu un sacīja, tas Dievs, kura priekšā staigāja mani tēvi Ābrahams un Īzāks, tas Dievs, kas man ir bijis par mans gans visu manu mūžu līdz pat šai dienā, tas eņģels, kas man ir atpestījis no visa ļauna, tas lai svētī šo zēnus, ka viņi starpā dzīvo tālāk. Mans vārds, mans tēva Ābrahama Īzaka vārds, ka tiek aug un vairojas zemes virsū. Un Jāzeps ievēroja, ka viņa tēvs savu labo roku lika uz Efraima galvas, tas viņa acīm nebija tīkami, un viņš atvēra savu tēvu roku, lai to novirzītu no Efraima galvas uz Manasas galvu. Un Jāzeps sacīja savam tēvam, ne tā, mans tēvs, šis ir vecākais, liec savu labo roku uz viņa galvas. Bet viņš tēvu liecās un sacīja, es zinu, mans dēls, es zinu arī to, ka tas taps par tautu, arī tas pieaugs. Bet viņa jaunākais brālis būs lielāks par to, un viņa pēcnācēji būs tie, kas pildīs zemi. Un viņš to svētītanī dienās sacītams, tavā vārdā Izraēla dēli svētīsies, tie teiks, lai Dievs tev dara tā, kā viņš Efraimam un Manasem ir darījis.
Viņš cēla Efraimu pār manu asi. Nepieciešams pasvītrot, ka viņa sēka kļūs par daudzām tautām. Daudzās tautas tas patiesībā ir slikts tulkojums. Oriģinālā tiek lietot frāze melo hagojim. Vārds melo nozīmē pilnību, vārds gojim nozīmē pagānu. Korekts tulkojums Efraim pēcnācēji kļūs par pagānu pilnību. Tā ir dziļa doma, vai ne? Vai esam gatavi kaut kam šādam? Domāju, ka jā. Būs labi. Šis ir viens no tiem vēstījumiem, kas iespējams pēc 2 vai 3 gadiem iegrims mūsos visos. Āmen. Tātad Efraims gatavojas kļūst par pagānu pilnību. Nedaudz uzgaidi, kā jau teicu, vēlāk mēs atgriezīsimies un patiešām iedziļināsimies šajā visā, lai jūs varētu to aptvert. Uzzināsim, ka Efraim jaunāko, kas ir galu galā bija viens no 10 ciltīm, kura mēs saucam par pazudušajām ciltām, bija patriarhs Jēkabs, patiesībā sauc par pagānu pilnību. Apskatīsim Ecehiela 37. nodaļu. Ja. Tu zini, ka Dievs aizver grāmatu un neko nelaiž ārā, kamēr viņš nevēlas izlaist. Un tad, kad viņš izlaiž, tu brīnies, kā gan es to iepriekš neredzēju. Pravietis Dekars domāja, ka viņš slikti izskaidro šādas lietas. Apskatīsim Ecehiela 37, 15 līdz 28 nodaļai. Atkal par mani nāstā kunga vārds, cilvēka bērns, ņem koka nūju, raksti uz tās Jūdam un ar viņu apvienotiem Izraēla bērniem, tad ņem vērā koka nūju un raksti uz tās Jāzepam, vēl vienu. Efraim un visa ap viņu apvienotā Izraēla nama nūja. Tas saliec abas tās nūjas kopā tā, ka tās tikai viena nūja tavā rokā. Kad nu tavi tautas brāļi tev jautās, vai tu mums nepaskaidros, ko tas nozīmē, tad atbildi tiem. Tā saka Dievs tas kungs, redzi, es ņemšu Jāzepa nūju, kas ir Efraim rokā, un ar Jāzepa sabiedrotās Izraēla ciltis, un to pievienošu Jūdas nūjai, un abas padarīšu par vienu kopēju nūju. Kā tā būs viena manā rokā? Kā Kad tu nūjas, ko tu aprakstīji, turēsi savā rokā, viņa acu priekšā, tad saki tiem, redz, es izvadīšu Izraēlu bērnus no to tautas vidus, kur tie aizgājuši. Es tos salasīšu kopā un atvedīšu atpakaļ viņu pašu zemē, saka Dievs tas kungs. Es savienošu tos par vienu tautu, ko tur tai zemē Izraēla kalnos, un vienīgs ķēniņš valdīs pār to. Te nebūs vairs divas tautas un nebūs vairs divas valstis. Te tie vairs neaptraipīsies ar saviem elkiem un ar kalpības tiem un ar saviem pārkāpumiem. Es tiem piedošu. Visu uzticības laušanas gadījumus, kādos tie apgrēkojušies, un es tos šķīstīšu. Tad tie būs mana tauta, un es būšu viņu dievs. Mans kalps Dāvids būs viņu ķēniņš, un tiem visiem būs viens gans. Tie staigās pēc manām tiesām, turēs manus likumus un darīs pēc tiem, tad tie dzīvos atkal un tai zemē, ko es devu savam kalpam Jēkabam un kur dzīvoja jūsu tēvi. Arī tie tur dzīvos un viņu bērni un bērnu bērni mūžīgi. Un mans kalps Dāvids būs viņu valnieks uz visiem laikiem. Es slēgšu ar tiem miera derību un būs mūžīga derība. Es tiem likšu dzīvot uz vietas, vairošu tos un atstāšu savu sveitnīcu viņu vidū mūžīgi. Mans mājoklis būs pie tiem. Es būšu viņu dievs un tie būs mana tauta. Arī citas tautas atzīs, ka es esmu tas kungs, kas Izraēlu sveitī, kad mana sveitnīca būs viņu vidū mūžīgi.
Tagad mēs sākam saprast, ko Dievs saka. Ja esi mācījies veco derību, droši vien zini, ka starp Dieva bērniem bija neliela, bet tomēr liela problēma. Kad viņi sadalīja valstības ziemeļu un dienvidus, viņi sāka karot viens ar otru un sāka viens otru nogalināt. Kamēr Izraēla cilts vai Efraima cilts, ziemeļu cilts bija lietas, kursā par visu, kas notiek ar Jūdu dienvidu valstība, tad notika tas, kas sāka ienākt svešas tautas. Sākumā tikai dažs un sāka pamazām izskaut šīs 10 cilts. Viņi bija tik aizņemti un tik ļoti satracināti viens pret otru, dienvidu karaļu valsts pret ziemeļu karaļu valsti, ka viņus tas neinteresēja, ka kāds cits viņiem uzbruk. Tā tas turpinājās, un tas, ko Dievs šeit saka caur pravieti Ecekēlu, ir sekojuši. Pienāks diena, kad es paņemšu Efraimu nūju un Jūdas un lielikšu tos vienā rokā, un viņi būs viens vesels. Tagad, kad tas vēl nav noticis, ļaujiet man pastāstīt, kāpēc dienvidcilts Jūdas, Benjamīna un Levīti nekad nebija pazuduši, un paldies Dievam, ka viņi nekad nebija pazuduši. Jo, kad pienāca laiks identificēt Jūdu, Benjamīnu un Levīti joprojām par sevi identificēt kā ebrejus. 10 ziemeļu karaļvalsts cilts bija pazudušas, nezinot, ka tās ir un kā tās ir. Es varu stāvēt šeit un pateikt jums, ka es esmu viens no 10 pazudušajām ciltīm. Jo es nezināju, kas ir mans mantojums. Tie, kas nezināja, es vēlos, lai jūs šodien kopā ar mani koncentrēties manam teiktiem. Tas ir tas, ko pravietis sāka teikt, kad Dievs saka no viņa, vai caur viņu nāk, ka pienāks laiks, ka tas beigsies. Pantā teiks, un nūjas, kurām tu raksti, būs tavā rokā viņa acu priekšā, un saki tiem, tā saka Dievs, tas kungs, lūk, es paņemšu Izraēla bērnus no pagānu vidus, vai tu esi gatavs, kur viņi būs aizgājuši, sapulcinās viņus no visām pusēm un ievedīs viņu pašu zemē. Un es viņus padarīšu par vienu tautu zemē un uz Izraēla kalniem, un es ķēnīšu būs tiem visiem, un tā vairs nebūs divas tautas, un tās vairs nebūs. Tās vairs vispār netiks sadalītas divās valstībās. Citiem vārdiem sakot, tas būs iespējams. Vai mēs esam daļa no ziemeļu valstības, vai es uztraucos par atdalīšanos no viņiem? Nē, nemaz, vai ne? Tu saki, es nezinu, vai esmu viens no šiem karaļvalstīm vai nē. Nu, mēs šodien ķersimies pie tā. Daži no jums būs pārsteigti, daži no jums nebūs pārsteigti, bet fakts, kas mums ir jāsaprot, ir tas, ka viņi nāk no pagānu vidus. Kad viņš viņiem saka, 21. pantā, tā saka Dievs, tas kungs, lūk, es paņemšu Izraēla bērns no pagānu vidus, no kurienes viņi nāks no pagānu vidus. Vai tas nozīmē, ka viņi kalpos jūdaismu dievu? Nē, viņi būs starp pagāniem un rīkosies kā pagāni. Viņi vairs neapgānīsies sevi ne ar saviem elkiem, ne ar savām rībīgajām lietām, ne ar kādiem saviem pārkāpumiem, bet es viņus izglābšu no visām viņu mājām, kurās viņi grēkojuši, un šķīstīšu tos. Viņi būs mana tauta, un es būšu viņa dievs, un Dāvids man būs kalps, būs ķēniņš pār tiem, un viņiem visiem būs viens gans, Jēzus būs viens gans. Stop!